Antra, pastāsti par savu dziesmu, ar kur tu piedalīsies Eirovizijā. Manas dziesmas nosaukums ir When You Are With Me. Pirmsākumā, kad šo dziesmu saņēmu savām ausīm dzirdēšanai un klausījos, dziesma likās mazliet mīļa, naiva, maiga, bet es esmu mazliet pārveidojusi dziesmas jēgu ar domu, ka stāsts ir par, ja tā teikt, agresīvu mīlestību, kad ir vīrietis un sieviete, kuru starpā valda nevis vienkārši skaists, romantisks, mīļas attiecības, bet kad vīrietis ir tāds un sieviete ir vēl vairāk, respektīvi kaķis un suns, es nezinu, kā to ir nosaukt, un viņi cīnās, bet viņiem tas patīk, un viņi to mīl. Un dziesma ir par agresīvu mīlestību. Dziesmas autors ir no Zviedrijas. Kāpēc tu neizvēlējies kādu latviešu autoru dziesmu? Īsti es pat nemāku atbildēt uz to jautājumu, jo bija tā, ka es piekritu piedalīties Eirovizijā tikai tad, ja dziesma būtu manā enerģijas izpausmē. Man vienmēr patīk izmēģināt kaut ko jaunu un kaut ko savādāk. Līdz ar to, ka tieši šo dziesmu man atsūtīja, es viņu noklausījos, man uzreiz bija vīzija, ko es gribu, un es nemaz nevarēju pēc tam vairs iedomāties, ka es varētu kaut ko citu vēl tā kā apsvērt, ka varētu izvēlēties. Tā dziesma vienkārši iekrita manā galvā, un es nemaz nemeklēju kaut ko savādāku līdz ar to. Dziesma vienkārši ir man. Par šoviem. Es saprotu, ka dziesma ir dinamiska, vai būs arī kaut kāds šoviņš blakus? Man patīk vienmēr neatbildēt uz šādiem jautājumiem. Es vienkārši visu pats arī intrigēju, kad viss var būt un viss var arī nebūt. Tas vairāk ir skatītājiem, lai saglabājas pārsteiguma moments. Protams, kad kaut kas jau tur būs, bet kas es labāk to atstāju mazliet tādam kā noslēpumam. Kā ir ar spriedzi? Jūs esat ļoti daudz okartisti šogad. Es to galīgi nejūtu, ka tā būtu kaut kāda spriedze. Īstenībā man liels prieks, ka tieši tiek dot iespēju piedalīties jauniešiem tādos konkursos un pasākumos. Un tas, kad mēs esam pazīstami un esam piedalījušies vienā šovā, nebūtu nenozīmē, ka mūsu starpā varbūt veidojas konkurence. Drīzāk vienkārši ir prieks atkal būt kaut kur kopā. Un mēs, katrā gadījumā mēs jaunieši esam, es uzskatu, talantīgi un iespēja pierādīt sevi tiek dot jebkuram. Līdz ar to es tikai priecājos, ka mēs varam visi būt tur un piedalīties. Tas ir galvenais. Andra, liels paldies, ka atnāci. Paldies. Kristīne, pastāsti par dziesmu, ar ko tu startēji Eirovīzijā. Dziesma, ar ko es startējuši Eirovīzijā, saucas Phoenix Light. Latviskā tulkojumā šī dziesma ir par ugunsputnu lidojumu, un arī manā priekšnesumā tiks atspoguļots šī putna lidojums tikai ar cilvēku attiecībā pret cilvēkiem. Būs ļoti interesanti, būs kaut kas tāds, kas nav bijis redzēts vēl Latvijā. Un es ceru, ka jūs arī uztversiet šo domu, jo šī doma būs par to, ka mēs cilvēki neļaujam vaļu savai dvēselē. Pastāsti vairāk par dziesmu. Dziesma ir, viņa ir par šo putnu. Putnu, kas gribēja iemācīties lidot, viņam nebija blakus neviens. Respektīvi, visas radības, kas bija viņam apkārt, nepalīdzēja viņam, viņas gāja garām. Tā kā ignorēja viņu, nevēlējās viņam palīdzēt, bet pienāca brīdis, kad šis putns atvēra savus spārnus, iemācījās lidot un kļuva par skaistu, dabisku, vienkāršu būtni. Pajautāšu arī par māsu, vai viņa tev dod kaut kādus padomus pirms lieliem pasākumiem? Nē, ir tā, ka jā, man māsa ļoti daudz padomus ir devusi, bet es neuzbāžos viņai un arī negribu viņu traucēt, jo viņai ir savas lietas darāmas un es gribu savu karjeru veidot pati. Tas, ka man ir māsa priekšā, tas ir ļoti jauki, bet es gribu to darīt pati ar saviem spēkiem. Es saprotu, ka tas mēdz būt nedaudz grūti, jo arī Lauris Busuls, kuram tas nav vienkārši. Brālis ir vecāks, jau ar pieredzi, visu laiku tiek asociēts, bet cik es saprotu, tu pati mēģini to savu celiņu. Es tā kā pati gribu, jā. Skaidrs, par komponistiem Zviedru autors. Ļoti daudziem šogad ir Zviedru autori. Kāpēc ne latviešu autori, kāpēc pati nesacerēja dziesmu? Principā man nebija šogad tāda doma piedalīties Eirovīzijā, bet man piedāvāja un es negribēju atteikties, jo visu, ko tev piedāvā, vajag ņemt un darīt to, jo
mēs esam visi cilvēki, mēs gribam kaut ko uzzināt, kaut ko apgūt un arī gūt savu pieredzi kaut kādā veidā. Runājot par pieredzi, O-karte, ideāla pieredze. Kā ir ar stresu? Ar stresu? Nu, īstenībā O-karte man ir iemācījis būt ne tik ļoti satrauktai pirms kāpšanas uz skatuves, bet tas vairs nebūtu dabiski, ja nebūtu uztraukums. Ir jābūt kaut nelielam uztraukumam, katram tas izpaužās savādāk. Jā, un es gribēju ļoti pateikt lielu paldies Valmieras Stikla par atbalstu, jo bez viņiem nebūtu iespējams realizēt manu plānoto šovu, lai jums, skatītājiem, būtu interesanti. Paldies, Kristīne! Sabīne, pastāst par savu dziesmu. Tālāk, man dziesma ļoti pozitīva, ļoti enerģiskā. Tā atbilst vairāk pa jauniešiem, kas braukā uz ballītēm un atpūšās pa meitenēm, skaistiem puišiem, skaistām meitenēm. Un tāda ļoti jastra un tiešām pozitīva. Dziesmas nosaukums ir Upside Down. Autors, zviedru autors, līdzīgi arī kā citiem izpildītājiem. Kāpēc tu neizvēlējies kādu latviešu autoru dziesmu? Man tika piedāvāta šādi zviedru komponistu dziesmas, un līdz ar to es izvēlējos tādu, kas bija piemērotāk man, jo, diemžēl, neviens latviešu komponists man nepiedāvāja izpildīt kādu viņu rakstītu dziesmu. Līdz ar to tāpēc es piekritu. Un sakarā to, ka dziesma ir jastra, kas atbilst manai būtībai, jo es arī esmu pozitīva un esmu ļoti enerģiska, tāpēc es arī paņēmu un izvēlējos tieši to dziesmu. Tu esi enerģiska, dziesma ir enerģiska, vai tu esi domājis arī par šovu? Protams, ka es esmu domājis par šovu. Man arī palīdz Pro-X studiju ideja, kuras pat arī apgūstu hip-hop dejas, kā saka. Arī palīdz Aprīpilēna studijas backvokālisti. Un tāpēc mums arī būs neliels šovs, kur arī es dejošu, un varbūt arī kāds vēl dejos. Lai paliek noslēpums, būs jautrāk un interesantāk. Šogad jūs ļoti daudz esat no O-kartes. Būs liela konkurence. Kā tu to raugies? No O-kartē jau mēs arī katrs bijām konkurence. Neskatoties to, ka dzīvojām visi kopā kā brālis un māsa, bet tomēr katru nedēļas nogali mēs bijām konkurenti viens otram. Tāpēc es uz to tā neskatos. Tāpēc, ka ir jau iziets cauri tam visam, un tā kā, te jau redzēs. Galvenais, lai cilvēki skatītāji vērtē dziesmu tieši, nevis to, kas ir izpildītājs, jo kā nekā tā ir eiro dziesma, nevis eiro mākslinieks. Tu jau esi piedalījusies jau iepriekš, pirms 2 gadiem, ja nemaldos. Tās pats jaunais Vilnis, O-karte, un tu esi bijusi ļoti, ļoti daudz, kur kā ir ar stresu? Īstenībā jau vienmēr jābūt vismaz bišķiņam stresam, un man katru reizi ir tāds neliels uztraukums, bet tik līdz uzkāpju skatos un sāk dziedāt, un tad man ir tā, ka man ir tāds noslēpums, ka es iedomājos, ka es esmu baigā bilancīnos, kas palīdz vispār pārvarēt to stresu, un tā jau man aiziet, un tad viss ir kārtībā, un kad ir nodziedāts, tad ir tāds smags pūtiens, viss ir beidzies. Arī atgriežoties pie tās pašas Eirovīzijas, tu jau esi piedalījusies, un tu redzi apmēram, kāda ir tā vide. Ko tu priekš sevis esi ņēmusi kaut kādas mazās atklāsmes? Kas ir jāievēro, lai labi startētu Eirovīzijā? Protams, jāizguļās, nedrīkst ballītes taisīt pirms uzstāšanās. Tas izdodas? Reizēm. Lielākoties, jā. Ir jāsavācās, ir jābūt pārliecībai, ir jāsatrenējās tā, lai nav jābaidās ne no kā, ka tik kāda kustība neaizmirst, tāpēc tas ar to jāstrādā. Un līdz ar to, ja to viss iestrādā, ietrenē, tad ir nedaudz jāatpūšās tieši pirms tā visa, kas notiksies tieši uz skatuves, un tad jau arī viss labi izdosies. Es tev vēl gribu par valodu pajautāt. Dziesma ir angļu valodā, ļoti daudz izpilda angļu valodā dziesmas. Jā. Kādus to skaties, ka mēs braucam no Latvijas, vai Eirovīzijā nevajadzētu arī būt latviskiem un dziedāt latviešu valodā? Es domāju, ja katra valsts, ja būtu Eirovīzijā tāds likums, ka katra valsts izpild savā valodā, tad tas būtu pieņemam, manuprāt, bet tomēr angliski ir izdziedāt vieglāk, un arī tomēr viss pasaule saprot to valodu. Tā kā saka, tā vienotā, un līdz ar to ir labāk, manuprāt, ir angliski dziedāt nekā latviski, jo cilvēki nesapratīs, pa ko ir dziesma, līdz ar to varbūt kāda valsts neiedos maksimāli kaut kādu punktu skaitu, tikai tāpēc, ka viņi nesaprot, pa ko ir dziesma. Piemēram. Tas ir tāds mans viedoklis. Vai tu jau esi noklausījusies citu konkursantu dziesmas? Jā, bet protams. Un kā tev šeit? Man viennozīmīgi, es nezinu, kāpēc man personīgi pirmajā vietā kaut kā iekrita Candy dziesma, Higher and Higher, tāda baigi liriskā un forša, un tas tuts tāds apakšā ir labs. Un arī patīk Kristīnas Šomas dziesma, tāda miermīlīga, lēna tāda. Un, protams, arī atbalstīšu savu O-kartes skatos dalībnieku Ruski, tikai tāpēc, ka viņam ir country stilā, jo es arī uzsāku O-kartē šovu ar country stilu. Tālūk. Labi, liels paldies tev, Sabīne. Lai tev veicas. Čau!